cienījamie skatītāji, pievēršamies pavisam nopietnai tēmai. Proti, gribam jūs pastāstīt par kādu labdarības akciju, kuru veids kanāls TV3, un akciju, kura visnotaļ gaida arī jūsu atsaudzību. Stāsts būs par sapņiem. Katram no mums ir 1, 2, 3, varbūt vairāk sapņi, kurus noteikti gribētos piepildīt. Jā, un iespējams, ka šie sapņi ir arī piepildāmi, ja mēs viņus kādam izstāstam, vai arī paši kādā mirklī cenšamies viņus realizēt, bet šobrīd tiešām ir tā situācija tāda, ka daudzi sapņi, kas ir saistīti, ja viņu realizēšana tomēr ir saistīta ar kaut kādu naudas ieguldījumu, tad tas ir diezgan sarežģīti. Bet šoreiz tas aicinājums, mūsu aicinājums ir palīdzēt cilvēkiem, kuri sapņo un kuriem var palīdzēt, un es domāju, tas prieks, ko mēs viņiem varam sagādāt ar šo te viņu sapņu realizēšanu, varētu būt neizmērāms. Labdien! Labdien! Lūdzu! Mēs pie jums ciemos? Pie manis? Pie jums un pie Eināra. Lūdzu! Kā tu domā, kas tas par ir? Nezinu. Nezini? Jeb nojaut ir. Nezinu, kā nojaut ir. Ko tu klusībā gaidīji? Nezinu, laikam datoru. Tieši tā. 15-gadīgais Einārs ir nerunīgs, apmulsis un savu pārsteigumu slēpj aiz vēsā mierā pateiktas frāzes ir labi, taču patiesībā šobrīd tiek piepildīts viņa sen izsapņotais sapnis par pašam savu, nevis mammas vai aizlienēta datoru. Sēžu internetā, spēlēju spēles visu, ko vien var darīt ar datoru. Būtībā internets dators viņam ir ļoti būtisks. Tā mēs arī esam sapratuši no savām sarunām, no tā, ko viņš pats ir stāstījis, tiksim, ko viņš zina, ko viņš sameklē, kā viņš mācās. Labs saziņas līdzeklis. Praktiski dators tā ir visa viņa dzīve, kas viņam ir. Ja citiem bērniem pēc skolas, nezinu, treniņi, nodarbības, 15 gadi jau varbūt randiņi vai kaut kas cits, tad Eināram viss, kas to apvienoja, tikai dators. Tikko dāvana tiek novietota tai paredzētajā vietā un viss nepieciešamais saslēgts, zēns pārbauda, vai tā būs gana laba. Pirmais apstīšos atmiņu. Pasties. Einārs nav vienīgais, kurš šais dienās piedzīvo pārsteigumu, jo akcijas Dāvāsim sapni galvenais mērķis ir piepildīt sapņus bērniem ar neizārstējamām slimībām. Šie visi bērni, kuriem tiek šie sapnīši īstenoti, viņi ir īpaši, un viņi ir īpaši ar to, ka nekad viņi nekļūs veseli. Starp citu, maldīgs ir priekšstats, ka neizārstējami bērni guļ gultā un slikti izskatās. Nebūtnē, viņi ir smaidīgi un laimīgi, īpaši jau tad, kad izdodas viņus pārsteigt. Mēs varam viņiem nodrošināt maksimāli labu dzīves kvalitāti, dažkārt līdz pat dažām dienām līdz nāves brīdim. Ne tikai kārotās lietas, datoru, PlayStation vai ceļojums uz Disneylandu, bet arī tīri praktiskas lietas, kas atvieglo neizārstējamo bērnu un viņu vecāku ikdienu, aparatūru, mājas aprūpēju un speciālo pārtiku. To visu katrs no mums var sarūpēt viņiem, ziedojot līdz pat 7. martam, bet akcijas noslēgumā bērni baudīs dzīvi nometnē kopā ar vecākiem, brāļiem un māsām. Akcija Dāvā sapni parasti šajā akcijā katru gadu piedalās. Katru gadu ir bijis viens bērns, kuram šī akcija, šis sapnis ir bijis, teiksim, lielākais un arī pēdējais sapnis. Šogad iecerēts piepildīt 14 bērnu sapņus. Talabika viens no mums var atvērt sirdi un atlicināt kaut nedaudz, lai viņu sapņi tiktu piepildīti. Agnese Drunga, Zigurds Eicēns, bez tabū. Un reiz kā skatītāji, jūs tagad noteikti domājat, kā jūs paši varat iesaistīties, tad zināt, ka akcija rīko TV3 un MEFA, un to var izdarīt caur portālu ziedot.lv, tātad, ja jūs apskatāties internetā, vai arī zvanot pa ziedojumu tālruni 900 6989, un tad jūs noziedosiet vienu lasu, es varbūt vēl vienreiz nosaukšu, 900 6989. Tāds tālrunī.